šodien par ieradumiem. Ir tāda ļoti laba grāmata. Atomiskie ieradumi. Būtībā viss tur ir iekšā par to, kā izveidot ieradumus, kā atbrīvoties no nevēlamiem ieradumiem un gatavu formulu, gatavs instruments, tad darāmā grāmata. Un kāpēc par ieradumiem? Šobrīd pēdējā laikā ir tā, ka es esmu iesācis vairākas lietas, ko gribās cilvēki reizēm sauc par ieradumiem, bet kas nav ieradumi nemazam. Un tas drīzāk par rituāliem būtu pareizi saukt, jo ieradums ir kaut kas, ko mēs darām automātiski. Manā izpratnē, un būtībā tas ir kaut kas, ko tu dari absolūti neapzināti, automātiski, nedomājot. Un tā, ja tev, mēs sakam par skriešanu, ja no rīta, diez vai tas var tev būt ieradums, iziet ārā un sākt skriet. Vai ieradumi, par ko es šobrīd, ko es gribu pieminēt, ir viens man šie video filmēšanas un likšanas sociālos tīklos. Un šajā laikā, kopš 21. datuma, ir jau bijušas kopā, man liekas, 3 dienas, ko es esmu izlaidis. Un viens no likumiem arī bija neizlaid 2 reizes. Un cenšos turēties pie šā, sanāca var patīt uz leju, paskatīties, jā, ir izlaistas dienas, bet es tāpat atgriežos atpakaļ un daru. Bet vai tas būs ieradums? Nē. Savukārt šorīt no rīta dušā iedomājos par lietu, ko es esmu iestrādājis. Un pirmā lieta gribās teikt ieradums, bet nē, tas ir rituāls drīzāk. Un skaties, kur ir atšķirība. Es tajās augstajās dušās katru rītu pabeidzu dušu ar augstu ūdeni. Vai griežu krānu līdz galam, un tas ir augstais ūdens. Un tas ir rituāls. Vai man tas šobrīd baigi viegli? Nē, es to daru vairāk kā 2 gadus jau regulāri, tā, kad izlaižu tikai tās dienas, kad es esmu bijis slims un slimojies gan reti. Attiecīgi, praktiski katru dienu es katru rītu sēdu dušā un pabeidzu dušu ar augstu ūdeni. Vai tas ir viegli? Galīgi nē. Vai es varu teikt, ka ieradums, es nedomāju, to arī nē. Bet tas ir rituāls, kuru es vairāk baigi neapspriežu. Es zinu, ka tas ir grūti. Pakunkstu, ka tas ir jādara. un izdara tāpatās. Un aizēju. Un nav vairāk tās diskusijas. Un tas ir tas īstenībā galamērķis, uz kurien būtu jāiet. Kā to var izdarīt? Šobrīd es par to ļoti aizdomājos, tāpēc, kad viens ir mani video ieradums, ne, bet rituāls, ko es veidoju, ka es gribu katru dienu dalīties ar kādu saturu un dažādu iemeslu dēļ šobrīd es to daru. Otrs, vienā no iepriekšējiem video es stāstīju par afirmācijām katru dienu, viņas praktizēt. Un arī tur man iet šobrīd visādi, kad kuru dienas atceros izpildīt uz pilnu uz to savu programmu, kuru dienu ne. Un šobrīd ir 2. diena, kad es arī atsācis esmu no rītiem vingrot. 10 minūšu vingrojuma programma enerģijai un jaudai, kas ir kopā ar uztura programmu. Ja nu gadījumā tev baigi interesanti par to ir, tad iemet kaut kādu ziņu komentāros. Un es tev aizsūtīšu, pastāstīšu, kas tas ir, ko es daru, bet doma vienkārši, lai būtu enerģijas spēks visai dienai, lai pusdienas laikā, tā kā lielai daļai office žurku tas notiek, kad ap 1-2 jau beidzās nost un domā, kas ir vajadzīgs, kafija, enerģijas dzērieni, vai vēl nezinu kas, kāds brīnuma līdzeklis. Tad šobrīd sekoju protokolam, kas ļauj to enerģijas līmeni ļoti labi noturēt dienas garumā. Bet stāsts ne par to. 2. diena par vingrošanu un tas, par ko es esmu aizdomājies šobrīd attiecībā uz to vingrošanu, kad arī atomiskos ieradumos. Kāpēc es iesāku par tiem atomiskiem ieradumiem? Atomiskos ieradumos arī sākumā ir minēts par to, ka bet visas grāmatas caurumā ir vairāki likumi, kas ir jāievēro, kas palīdz iestrādāt jaunus ieradumus daudz efektīvāk un vērtīgāk. Un viens no pašiem pirmajiem, pašiem pamatiem ir būtībā, ka tu piefiksē vai rādi speciāli savu laiku, kad tu to jebkurā gadījumā darīsi. Respektīvi, tu kaut vai uzraksti vai pieņem, ka tu katru dienu tādā laikā tur vingrosi, iesi augstā dušā vai vēl kaut ko. Un otrs ir ieradumu virknēšanā, respektīvi, ka tu kaut kas, ko tu jebkurā gadījumā jau dari, tu turpini to. Un es pēdējo gadu laikā esmu daudz ko iesācis un daudz ko pametis, bet augstā duša ir saglabājusies, tāpēc, ka tiek izpildīti šie kritēriji. Es eju dušā no rīta jebkurā gadījumā, tad man paliek virknēšanas gadījumā, man būtībā ir
jāturpina mans esošais ieradums. Ne ieradums, bet rituāls. Rituāls mazgāties, paturpina rituālu pabeigt ar augstu dušu. Būtībā šis jau ir atrisināts. Viens laiks, vairāk vai mazāk, viens un tas pats laiks. Laiks nevienmēr var būt pulksteņa izteiksmē, bet pieņemsim tūlīt pēc pamošanās, jā, es eju dušā, eju nomazgāties. Un atkal, tas ir nodrošinās to, ka tagad 2 gadus praktiski, tur varētu saskaitīt ļoti mazi tās dienas, kuras esmu izlaidis un neesmu bijis augstā dušā, neesmu pavēdis dušu ar augstu ūdeni. Un tieši to pašu principu es grasos pielietot arī ar citām lietām, ar citiem ieradumiem, ne, bet ar rituāliem, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti. Kādus rituālus tu gribi instalēt sevī un kas pietrūkst, kādēļ tu vēl to neesi izdarījis.